mani sauc Gita, un es priecājos, ka tu atkal esi ciemos pie manos kamoliņu stāstos. Kamēr es tev stāstīšu par to, kas ir noticis no janvāra vidus līdz šai dienai, šodien mums ir 15. februāris, gandrīz 3 pilnas nedēļas ir pagājušas. Es tev stāstīšu par to, ko es esmu izdarījusi, nopirkusi, sādījusi un visas citas lietiņas, bet tu tikmēr iekārtojies tā, kā tev ir ērti, ar savu mīļāko rokdarbu rokās, un lai tev patīkam skatīšanās. Janvāra otra puse un februāra sākums ir sākušies ļoti interesanti ar pasākumiem, kuros esmu piedalījusies un kuri man ir sagādājuši ļoti daudz prieka un pozitīvu emociju. Un viens no šādiem pasākumiem bija janvāra beigās Cernikavā. Notika adīšanas nodarbība Cernikavas Brīvdabas muzejā. To organizē, ja es pareizi atceros, Cernikavas audēju kopas vadītāji. Un tur es nokļuvu pateicoties Ligitai un viņas ieteikumam. Un tajā dienā, tā bija svētdiena, tad es arī paņēmu savu adīklīti un neko īpaši neiepazīstoties ar to, kas tur ir plānots, domāju, vienkārši brauksim pādīt. Ligita mani sagaidīja Cernikavas vilciena stacijā, un tā mēs abas divas devāmies adīt. Izrādījās, tur bija paredzēta barkšaino cimdu adīšana. Jā, barkšainie cimdi, kas šogad ir ļoti, ļoti populāri. Tos māca adīt Baiba Jautaiķe, un ļoti daudzas no jums to ir izdarījušas. Es, diemžēl, netiku uz to kopadīšanu pie Baibas. Es zinu, ka Salkrastos bija tikšanās, kur arī tika mācīts adīt šos barkšainos cimdus, un šī bija 3. reize, kurā es gan tiku. Un jāsaka tā, ka šo bārkstiņu adīšanas paņēmienu ir ļoti daudz un dažādi, un tā mēs tur jauki pavadījām laiku pie kafijas vai tējas krūzītes, kas nu kurai bija, un runājoties, daloties ar saviem rokdarbiem, ar tā kā nelielas lielībiņas. Nu kā jau vienmēr, tur, kur ir rokdarbnieces, tur arī bez lielībiņām neiztiekas, jo tā ir daļa no mūsu pieredzes un radošās plūsmas enerģijas apmaiņas, kas rada mums jaunas idejas, un mēs viena no otras bagātināmies. Un tā pagāja svētdiena ļoti jauki, un paldies Ligitai, viņa arī izgāja ar mani līkumiņu, lai man vilciens nebūtu jāgaida ilgāk, un es devos mājās tiešām ļoti pilna pozitīvu emociju un atkal uzlādēta veselai darba nedēļai, jo šie pasākumi patiešām man dod milzīgu gandarījumu un enerģiju. Un laikam vislielākais prieks ir par to, ka šādos braucienos, šādos pasākumos ir iespēja satikt gan jaunus cilvēkus, rokdarbnieces ar ļoti bagātu pieredzi, idejām un gūt sev kaut ko jaunu, gan arī satikt tos cilvēkus, kuri tev ir ļoti mīļi, ar kuriem tev ļoti patīk komunicēt, būt kopā un pavadīt laiku. Un tāpēc tas ir ļoti, ļoti jauki. Un šajā pašā vēl pasākumā bija tā, kad es iepazinos ar Asnati, un kas man visvairāk pievērsa manu uzmanību, Asnāte pati krāso vilnas dzīvu ar augu krāsvielām. Un viņa adīja bārkšainos cimdiņus ar cilpiņām iekšpusītē no savas krāsotās dzīves, un es arī tādu ļoti sagribēju. Un tad mēs ar Asnatu sarunājām, kā arī viņa man atsūtīs tādu vienu kastīti ar sakrāsotajām dzīvām. Tagad es tikko atcerējos, ka man ir atnākusi dzīvu kastīte, bet es neesmu nolikusi sev par rokai, lai parādītu, kas man tur ir. Vienu mazu mirklīti. Tā. Nu, redz, es esmu atpakaļ, un šeit man ir rokā kastīte, ko es saņēmu dažas dienas atpakaļ. Un kastītē ir šāds skaistums, jūs redziet.
šīs te dzītiņas ir krāsojusi Asnāte ar augu krāsvielām, un šeit uz katras krāsas kamoliņa ir arī virsū, ar ko tā ir krāsota. Šī te skaisti zaļganīgi dzeltenā, jums kamerā viņa ir koši dzeltena, bet man ir tāda svaigi pļauta siena krāsā. Krāsot ar kaņepītēm. Tad vēl viena man ir šāda te krāsiņa, redziet, tāds raibulītis no tumšāk violeta līdz košāk violetam, tāda ļoti, ļoti skaista. Šeit gan krāsiņa skaisti izskatās. Un šīs skaistulītis ir krāsots ar upenēm. Un arī pierakstīts ar kādu kodinātāju ir apstrādāts. Un tā ir limbažu tīne, trīskārtīgā un 50 grami vienā tādā kamolītī. Un tad trešā krāsiņa, kas man vēl ir šeit, ir šāda te, tāda ļoti pelēcīga, rozīga, tāda ļoti, ļoti skaists mistrojums. Un šī savukārt ir krāsota arī ar upenītēm. Un ja šī ir tāda tumšāka, tad otra ir tāda gaišāka. Nu, redz, tādi kamoliņi man ir manā krājumā, un par šiem es esmu ļoti, ļoti priecīga, un šo kastīti vēl rotāja skaisti egļu zariņi. Tā kā paldies Asnātei, un man ir prieks par šiem kamoliņiem, un šie visticamāk man pārtaps cimdiņos. Nu, vismaz pagaidām man ir tāda doma. Nu, ko, vēl kādi pasākumi man ir bijuši. Pēc tam janvārs gāja uz beigām, un 1. februāris bija kārtējais adījuma organizētais adītāju pārgājiens Siguldā, ko organizēja Rūta, un arī meitenes, kas dzīvo Siguldā, Lienīte. Un mēs devāmies no Rīgas uz Siguldu, un lai cik dīvaini nebūtu, Rīgā lija lietus, bet toties Sigulda mūs sagaidīja laikam ar pašu skaistāko sniegu šajā ziemā, kad sniegs bija tādām lielām pārslām, vieglām, skaistām, bez vēja, un visu to mūsu garo pārgājiena laiku, kamēr mēs staigājam pa Siguldu, sniegs sniga, un gravās bija grūti kaut ko redzēt tālumā, jo bija tāda migla, bet sajūtas bija fantastiskas, mēs bijām izstaigājušās, es atkal biju satikusi cilvēkus, kurus es nebiju ļoti ilgi redzējusi, gan Lienīti, gan arī Gundegu. Tā kā man bija liels prieks par šo te pasākumu, un, protams, kā jau visi pārgājieni beigās, beidzas ar kopīgu pusdienošanu, ar adīklīti rokās, un atkal viena skaista jauka diena. Un šobrīd es ar nepacietību gaidu nākamo pārgājienu, kas būs jau nākamnedēļ svētdien. Ja es pareizi atceros, tad šoreiz mēs dosimies pie Gundegas uz Mālpili, bet par to sīkāk tu vari atrast informāciju rūkopadījumos. Un vēl viens pasākums, kas bija šo 3 nedēļu laikā, tā tad bija adītāju seans, kinoseans, kurā rādīja jauno komēdiju Vecāku sapulce, un uz turieni mēs aizgājām abas ar savu kolēģīti, jo gribējās pabūt šajā adītāju seansā, paskatīties, ar ko tas atšķiras no pārējiem, nu un, protams, pārdīt un noskatīties jauno filmu. Man jāsaka, man ļoti patika filma, sen es tā nebiju smējusies, un īpaši latviešu filmas, kas man, es neteiktu, ka mani pēdējā laikā sajūsmina latviešu seriāli vai filmas, bet šī bija viena no tām, kas patiešām ļoti, ļoti patika, mēs izsmējāmies, bet laikam pats skumjākais ir tas, ka caur šiem te smiekliem, caur visu šo te vecāku uzvedību mēs ļoti labi redzam mūsdienu sabiedrību un vecākus, kādi ir skolēniem un ar kuriem mēs ikdienā sastopamies. Nu, diemžēl, jāsaka, par laimi man pašai ar tādiem nav nācies sastapties, bet
būtībā filma ļoti labi parāda to, kāda ir mūsu bērnu vecāki un kāda ir viņa attieksme pret skolu un pret visu pārējo. Bet katrā ziņā filmā, kinoteātrī, kas man ļoti patika, es nezinu, vai tas bija tikai šoreiz, bet man kinoteātros ļoti nepatīk ārkārtīgi lielais skaļums, un tāpēc es uz kinoteātriem pēdējā laikā neeju, jo man pilnīgi liekas, ka man gribās aizbāzt ausis, bet šoreiz skaņa bija tāda, ka bija patīkami klausīties, bija apgaismojums zālē, mēs visi sadījām un cilvēku tur bija ļoti daudz. Adītājas ar lielākiem un mazākiem adīkļiem bija un adīja. Un arī es uz šo seansu paņēmu līdz tādu mazu projektiņu. Man dzimšanas dienā janvārī dāvināja kolēģīte skaistu zeķicīņu. Ja, tā bija tāda Jans from Italy pirktā kalcetērija. Viņa man uzdāvināja un es iesāku tieši seansā adīt zeķītes. Un šobrīd viena man ir tāda tūliņ jātais purngaliņš ciet. Un otra man ir tik tālu, ka ir uzadīts papēdītis, jā, tā kā papēdīties baltu neādīju, jo es savos ziemas zābakos nevaru ievilkt baltu, man tur tā oderīte, kas ir zābakam, viņa tādu nesmuku tumšu pūku dara uz zeķu papēdīšiem, un tāpēc es tikai galiņus un purngaliņus likšu. Un šis projektiņš man ir tiešām tāds, kad es kaut kur braucu, kaut kur paķeru līdzi, ielieku savā projektu somiņā un adu, un rīt mums ir plānots ar vīru braukt uz Iecau pie bērniem un mazbērniem, un tad es paņemšu līdzi, un visticamāk es arī šo te rīt pabeigšu. Nu, tas bija par tādiem pasākumiem, kas bija noticis šo te 3 nedēļu laikā. Nākamais laikam ir tas, ko tad es esmu uzadījusi pār šo laiku no janvāra, nu tā kā vidus līdz pat 13. februārim. Tātad, kā jau es iepriekš stāstīju, un manuprāt arī tajā video, kas bija pēdējais janvārī, es rādīju, kādas skaistas dzīņas es nopirku pēc iepriekšējā pārgājienā Jans from Italy. Tā ir tā pati kalcetērija, un es uzadīju sev šādas skaistas raibulītes, neatceros, vai jums rādīju. Te gan ir drops Nord pelēkā dzīņa valnītī, lai tā zeķīte nav tik ļoti koši raiba, bet katrā ziņā es adīju priekš sevis uz 40. izmēru. 40. izmēram adota 2,25 adatiņām. Es metu 16 valdziņus uz katras adatiņas. Nu, tā kā līdz papēdim man ir 20 un 54 rindiņas, tad man ir bumeranga papēdis ar šo te pacēlumai tiesai pieaudzējumu 6 reizes katrā otrajā rindiņā, un tad ir bumeranga papēdis un atdot tādu noraucu, un šī te daļa man ir 45 rindiņas, un visbeidzot purngaliņš ir aiztaisīts, nu kā parasti, jā, tā kā ar šo te, un viss ir vislabākajā kārtībā. Es vienu mirklīti man vīrs te zvana, nu tā. Šīs bija zeķītes, kuras es nopirku un uzadīju janvārī, un otra nopirktā dzīve, ko es biju nopirkusi, ir šāda te skaista raibulīte, arī Jans from Italy, kalcetērija, un šīs zeķes sadīju vīram uz 43. Izmēru, un šis man bija no maniem krājumiņiem dzīņa, nu tā kā līdzīga tam tonītim, kas šeit parādās svītriņās, bet 43. Tā kā izmēram es ņemu 17 valdziņus uz adatas, un ja man gribās, piemēram, adīt valnīti 3, šis man valnīts ir 2 labiski, 1 krēliski,
lai dalītos es 3, tad valnīša daļā es paņēmu 18 valdziņus uz adatas, un tad, kad pārgāju jau pēc valnīša šeit uz to gludu adījumu, tad es paņēmu uz katras adatiņas, noraucu pa vienam, un adīju tieši tāpat, varbūt drusku garāks, ir pāris rindiņas garāka ir stulma daļa, šeit arī papēdis ar bumerangu, papēdis ar to te pieaudzējumu, katrā otrajā rindā 6 reizītes, nu, un tieši tāds pats noraukums. Un šīs te dzijas, visas 3, kā jūs pamanījāt, gan šī, gan tā, kas man ir pēdējā, tātad ir visas skaistas raibulītes, katra savu krāsiņu atšķirīga, un laikam tieši šī te īsā svītriņa raibulīti man ļoti, ļoti patīk, un tagad gan man liekas, ka būs pietiekami vadīt šādas svītreņas, man gribas kaut ko skaistu, un es zinu, ka man ir apraksts, pēc kura jau es esmu adījusi tātad zeķītes ar skaistiem taureņiem, un pērkot to aprakstu man nāca vēl klāt 3 citi, un ļoti skaisti, ka man šobrīd no tādām vienkāršajām raibajām zeķītēm gribās uz kaut ko skaistāku pāriet, un tas man tā kā plānos. Nezinu, vai tas būs tuvākajā laikā, bet vispār doma tāda ir. Nākamā lieta, ko es esmu uzadījusi, tāds pats lielākais adījums, pateicoties Rūtas ieteikumam, es paņēmu no saviem krājumiem dziju, un dzija man bija, tūlīt pateikšu, kas man tā bija pa dziju. Tātad šī man ir dzija Zegna Barufa, 100 gramos 1300 metri, tur ir 70% merino un 30% kašmira. Šo te dziju es liku 3 pavedienos, un klāt vēl bija viens pavediens Kidmohēra zīdu, arī pelēkais, bet tā kā aprakstā bija metrāža drusku lielāka nekā man sanāca, tad es pieliku vēl vienu pavedienu 100 gramos 3000 metru. Nu, tāds man bija, tāds raibulītis, un es uzadīju jaku. Nu, šī man ir tāda jaka, skaista jaka ar V-veida izgriezumu un japāņu plecu. Jā. Bet šis te japāņu plecs ir ļoti, ļoti interesants. Un laikam es šo te aprakstu pirku tieši dēļ jakas sākuma, jo autoru un nosaukumu es ierakstīšu info kastītē apakšā zem video, varbūt pat ielikšu linku uz saiti Ravelry, kur var nopirkt aprakstu, bet kas man šeit ļoti patika. Japāņu plecu mēs sākam vispirms ar aikorda šņorīti tik garu, cik būs valdziņi uz pleca, kakla un uz otra pleca. Un pēc tam tātad ada parasti japāņu plecu uz leju, nu tā kā jau standartā, es biju uzadījusi, domāju, ņemšu aprakstu, adīšu un neko nemainīšu. Bet tad, kad es biju muguras daļu uzadījusi tik tālu, lai sāktu tā kā priekšas daļu adīt, es sapratu, ka man šī te daļa uz kakla lien augšā, tur ir pilnīgi taisna līnija, un es skaidri zinu, ka tad, kad mani šeit lien virsū, tad man ļoti nepatīk. Tās ir manas īpatnības, un tāpēc es adot šo te japāņu plecu, arī izveidoju mugurpusē šo te kakla padziļinājumu, lai man tā kā mugurpusīte sēž labāk. Vēl viena lieta, kas man īsti, tā kā japāņu pleciem nepatīk, tad, kad mēs adam japāņu plecus šajā te vietā, ja mēs neko nedarām, bet vienkārši uzņemam valdziņus un turpinam adīt, tad šeit, adot piedurkni, veidojas tāds tā kā 3 stūra ķīlītis. Un tas bija otrā lietiņa, ko es izdarīju. Es parasti daru tā, tad, kad es uzņemu priekšpusīti japāņu plecam, ja, tā kā uzņem priekšpusīti, tad šajā piedurknes daļā es 3 vai 4 reizes katrā otrajā rindiņā sādu. Savukārt kakla daļā es katrā otrajā rindiņā pieaudzēju pa vienam valdziņam. Un tad, kad
sāc adīt piedurkni, tad piedurknē nava tā 3 stūra lūzuma tāda ķīļa, un tas viss izskatās labāk. Nākamā lieta, ko es laikam pamainīju, jakai nebija piedurknē nekas, vienkārši taisns gabals uz leju, bet es tā kā pieaudzēju piedurknes, nu tā kā pirms paduses katrā otrajā rindiņā 3 reizītes pa vienam valdziņam, jo es adīju tā ļoti interesanti to laikam 2. izmēru augšā un pārgāju uz 3. izmēru pēc valdziņu skaitā, nu tā kā tad, kad apvieno jaku. Jaka ir garām manžetēm, valnīša daļu. Tur gan es adīju ar adatiņām veselu izmēru mazākā, nu un aizdarīti es adīju ar 2,75 adatiņām, 2 valdziņi, labiski 2 krēliski, tā kā ir arī valnīca, un aiztaisīju parasti ciet, un arī tur bija aiztaisīšana, bija, nu, tā kā itāļu nobeigums 2 uz 2 tā kā valnītim, bet man kaut kā nepatika, kā viņš tur izskatījās, un es domāju, es tur nemaz nemēģināšu, un aiztaisīju tā, kā man patīk. Un jaka sanāca ļoti silta, pūkaina, sver veselu puskilogramu, bet brīva, skaista, un vēl neesmu nofotografējusi un nekur ielikusi. Tā kā jūs esat šobrīd pirmie, kas redz manu janvāra beigu un februāra sākuma adījumu. Adīju gandrīz 2 nedēļas, nu, ņemot vērā to, ka bija ļoti daudz darba skolā un vēlu nācu mājās, tā kā kaut kā arī neadījās, bet es uzadīju, pabeidzu, izmazgāju un ļoti priecājos, man būs ļoti skaisti jaka tagad pavasarim. Un tad es ilgi nevarēju saprast, ko es gribu nākamo adīt, un īsti ideju nekādu nav. Un tad es sapratu, ka man plauktā, ja tur tā ieskatās, tur ir daudz visa kā, nu tādi atlikumi no visādiem džemperiem, tur mohēras un alpakas un viss. Un tad es nospriedu, ka nav ko te ilgi vilkt garumā, jāpaņem vieni kamoliņi, kas ir palikuši pāri, un jāuzveda sev šalla, silta šalla. Un tā man tapa šīs te lielais krosāns, kas ir no drops alpakas, 2 kamoliņiem, tātad 100 grami drops alpakas, 2 pavedieni 1500 metri 100 gramos rozā merino un mohēra uz zīda diedziņa, arī rozā, tāda veci rozā krāsā, un tas man viss tā ļoti smuki sagāja kopā, gan ar to alpaku, un man iznāca 2 metrus garu šallīte. Nu, adīta tā kā Sofija šallīte, pieaudzēju katrā 8. rindā, un tieši tāpat arī noraucu aikordu maliņas. Tā kā tas ir bez apraksta, bet, nu, ideja visi zinām, ka nāk no Petit Knit un visi adam, un tur nekā sarežģīta nav, bet katrā ziņā šallīte ir ļoti silta, ļoti forša, un noteikti noderēs, un es skatos, man vēl ir tāda tumšāk rozā alpaka, un palika man vēl 70 grami mohēras, un tāpat ir rozā diedziņš, tā kā es varbūt salikšu kopā, vai uzadīšu vēl vienu šalli, gan jau uzdāvināšu mazmeitām vai meitām, vai nu arī uzadīšu tumšāk rozā cepuri, un būs man, nu, kaut kas līdzīgs komplektiņam, ar ko papucēties un papriecāties pašai, pamainot savas cepures. Nu, tas tā kā no maniem adījumiem ir viss, kas man ir plānos. Ja es pats to zinātu, es neko nezinu. Man arī šobrīd mans adīt prieks ir kaut kur atkal laikam nopircis biļeti uz siltajām zemēm un aizlaidies ceļojumā, bet pašai man ir tā kā doma man ir galvā jau kuro nedēļu pēc kārtas jaucās idejas par rakstaino dūrainīšu adīšanu,
Man ļoti gribētos uzadīt vienus dūrēnīšus ar tām siltajām cilpiņām iekšā. Es nezinu, uz kurien tādu iešu, bet kaut gan tā kā pagājušajā nedēļā bija ļoti vēsts laiks, tad tādi dūrēnīši ļoti noderētu. Tā kā tie ir vieni, un tad man nezinu, kāpēc, es nezinu, ar ko vēl tas beigsies, bet man gribās vienus dūrēnīšus tādus ar tā kā spundiņu raksta valnīti. Un nu pat es aizvakar, laikam vakarā skatoties Instagram, ieraudzīju ieliktu skaistu cimdu rakstiņu internetā, tā kā tas man tik ļoti uzrunāja, tā ka man šobrīd pa galvu jaucās divu cimdu pārīšu rakstiņu, kaut kas no tā varbūt iznāks, kad tas iznāks, es nezinu, bet man kaut kā vairāk velk uz tādiem sīkumiem šobrīd, nevis uz kaut kādiem lieliem tā kā plecu izstrādājumiem. Nu, tas tā kā par tādām lielām idejām ir. Es zinu, ka man ļoti vajadzētu vīram džemperi uzadīt. Man tur ir pašai savi džemperi, bet es par to nestāstīšu, tāpēc, ka manā galvā pašai tur ir pilnīgs tukšums. Bet es esmu šomēnes diezgan labi arī iepirkusies. Es nezinu, kaut kā adītājs ļoti sev pārmet, es tur atkal norāvos, es tur nopirku dzīvi. Es to tā neuztveru. Ja man tajā brīdī tas dzīves kamoliņš vai ficītis sagādā prieku, man ir struns par to, kas ir manā plauktā tur. Es zinu, ka ja es tajā brīdī to kamoliņu nenopirkšu, nu, ja tas, protams, nav tāds tipveida ražojums, kas būs pieejams visu laiku, tad tas nē, bet mani vairāk interesē tādi sastāvi vai krāsa, vai ka es zinu, ka šodien viņš varbūt būs nopērkams, bet pēc mēneša tu gribēdams vairs tādu neatradīsi, vai kur nu vēl pēc gada. Un tad, ja man tas sagādā prieku, tad es arī to nopērku. Un ir lietas, kas man bija vajadzīgas, es nezinu. Es visu laiku ļoti labi ādu ar savām čiāgu zeķu adatiņām, bet tad, kad es te biju, kur te es biju, nu, vai nu pārgājienā, vai kaut kur, kad meitenes adīja ar mazajām knitpro koka adatiņām, tad es nezinu, man savaidzējās tā, nu pilnīgi tā, ka vajag, un es nopirku šīs te knitpro adatiņas 2 pārīšus, tā, lai es varu adīt zeķītes, nu, un es viņas tā arī adu līdz papēdim, vienu otru, papēdi vienai otrai, un tad tālāk jau tā, un nopirku adatiņas, un ļoti laimīga, un tagad man neskapēc ļoti gribās adīt ar koku adatiņām. Bet vienā no pirmspēdējiem video es teicu, ka man ir salūzušas tītaviņas, un es plānoju kaut kādu aizbraukt uz Latvijas Crafts, tad, kad viņiem ir brīvdiena. Brīvdienās atvērts sestdienās veikals, un tā kā es gribu nopirkt sev tītaviņas, jo man ir ficītes, kuras ir jāpārtina, un ķēmoties uz virtuves ķeblīšu kājām, nu tā kā man īsti negribās, un es devos šodien ekspedīcijā. Tur tajā video varbūt es ielikšu, varbūt nē, kā es dodos ar vilcienu uz veikalu, un es sapratu, ka pie viņiem no Rīgas centra vislabāk ir aizbraukt visērtāk ar vilcienu, kas brauc uz Jūrmalu, izkāpjot aiz Zasu lauka depo pieturā ārā, tikai tur ir, kad brauca vilcienu, jāpaskatās, vai pieturā piestās vilciens, jo ne visi vilcieni, kas brauc uz Jūrmalu, piestāja depo pieturā. Pārēj pāri sliedēm, un tu esi pie veikala. Nu, tā kā un tieši tāpat, ja tu tā paskaties atpakaļ braucošu vilcienu, tad ļoti ērti tās minūtes, to pusstundu tu tur var iepirkties un fiksi ar vilcienu turpat izdēj no veikala un uz peronu uzēju un brauc atpakaļ uz Rīgas centru. Un tā es devos šodien ekspedīcijā, un es nopirku to, ko man vajadzēja. Redzi, es nopirku šo te knitpro tītaviņas, jo tās, kas man bija kaut kādas pa 15 eiro sūtītas no kaut kurienes, man viņas izjuka, nu tā, ka es viņas mēģināju sataisīt, pielāgot ar izolenti, tinu, lai man viss šitas lietussargs nekristu ārā no pamatnes. Tad man koka skrūves skrūvējot sašķīda viss,
Un tā es domāju, nav ko tur mērkaķoties, jo skopais maksā 2 reizes, un tā es šodien aizbraucu, atļāvos, nopirku sev šo te elektrotīteviņas, un es tagad varēšu visus savus ficītes satīt smukos kamoliņos. Tas man ir tāds labs pirkums, kas man ļoti, ļoti noderēs. Nu, tad man te vīrs sūtot sev, joprojām slimo ar Temu, sūtīja, iemeta man arī šādus tādus, un tad man atnāca tādi divi tādi maciņi, kuros var ielikt kaut kādus sīkumiņus, tepat ieiet neliels sadīklīts, pieņemsim zeķu pārīti, var iemest iekšā un ielikt somiņā kaut kur braucot, lai dikti daudz vietas neaizņem, un tad man atnāca vēl tāds otrs. Jums viņš izskatās otrādi, bet nu tāds kokvilnas stingrs audumiņš ar uzdruku gan virsū, bet sīkumiņiem pa eiro kapēkām ļoti labs. Un tad man visu laiku čīkst, ka visiem ir, bet viņam nekā nav, un ka viņam ar steigu vajagot šalli, un ka vispār kas tā par lietu, kad visi dabūši sev cepures un visu kaut ko, un viņam nav. Un tad es viņam prasīju, kādu viņš grib. Viņš teica, viņam vajag koši, dzeltenu šalli, un tā es arī šodien esot veikalā, staigājot pa plauktiem, un es viņam arī nopirku. Jums te viņa rādās tā dzīņa, rādās tāda silti dzeltena, bet īstenībā man tā ir tāda laima zaļi dzeltenā krāsā, un šī mums ir Knit Pro Symphony Terra, zeķu dzija, klasiskais zeķu dzijas sastāvs, 75 extra fine merino, 25 poliamīds, 100 gramos 400 metri. Tā kā šāda vienkārtīgā dzija, ja jau cilvēkam vajag koši dzeltenu šalli, tad vai tad man ir grūti uzadīt koši dzeltenu šalli, un es nopirku pamēģināt šo dzīņu, maksāja 100 gramu eiro 13 eiro, cik es saprotu, viņiem tā šobrīd ir iepazīšanās cena. Tur bija skaistas zeķu dzijas, bet tur es tā kā nepirku, jo man ir pietiekami daudz visa kā skaista, ka es domāju, tad, kad man aptrūksies, tad es nopirkšu un viss būs kārtībā. Bet šī būs priekš šallīts ļoti laba, ļoti mīksta. Viņš man tur viņķelē ap kaklu tā kā būs ļoti labs. Nu ko? Tādi ir mani pirkumi, adījumi. Par plāniem es pati pilnīgi neko vēl nezinu, kas būs, ko sagribēšu, to adīšu, un par to tu uzzināsi nākamajā reizē. Bet sākot jauno gadu arī man bija sava veida apņemšanās, jo es saprotu, ka pirms kādiem gadiem 2 es nezinu, kas ar mani notika, bet es nevarēju paņemt rokā nevienu grāmatu. Tā ka patiešām nē. Sākot lasīt grāmatu, es saprotu, ka es domās aizpeldu pilnīgi visur, un vienalga, cik interesanta grāmata, vai tā ir bērnu grāmata, vai tā ir pieaugušo grāmata. Es vienkārši nespēju palasīt, un tā es 2 gadus gandrīz grāmatas, ja lasīju, tad ļoti, ļoti maz. Un tas man īsti nepatīk, jo laiks iet uz priekšu, grāmatu ar vienu vai vairāk ir, un darbs arī uzliek savus pienākumus, jo, ja man bērni stāsta par izlasītajām grāmatām jaunākajām, tad man taču ir jāzina, par ko ir grāmata, lai es ar viņu par to varu runāt, un tāpēc mana šī gada apņemšanās bija censties katru dienu izlasīt vismaz 50 lapas puses grāmatā, un patiešām janvārī es tā arī darīju un izlasīju vienu kārtējo zviedru detektīvu, kas man ļoti patika. Grāmatā bija 700 lapas puses, bet ļoti labi, un tad man bija kaut kāda nedēļa pauzīte, kad es tā kā atļauju sev nelasīt, jo patiešām laika trūkuma dēļ, jo es vēl nācu arī no darba mājās, bet šobrīd es esmu atkal paņēmusi 4. grāmatu par Elizabeti Salanderi, ja es pareizi atceros, meitene ar puķu tetovējumu, vai sakot, grāmata, kuru raksta 3 dažādi autori, un šobrīd ir tā pēdējā grāmata.
vēl es īsti neesmu sapratusi. Man liekas, ka tā atšķirās stipri vairāk no iepriekšējām grāmatām, bet nu redzēsim, es esmu tikai pirmās 80 lapas puses izlasījusi, tā kā lasu grāmatas un cenšos sevi kaut kā pieradināt, un šī te doma, kad vai nu lasīt vai adīt, tad tomēr arī atvēlu laiku lasīšanai. Un vēl viena lieta, te gan jāsaka Ligitas ietekmē, Ligitas, kuru jūs visi pazīstat kā Ligita Ar, un viņai ir arī savs YouTube kanāls Knitting Season, un viņa mums tā kā iesaka un pati dara kustēties, jo būdama speciālists ārsts, viņa ļoti labi zina, cik tas ir vajadzīgs katram no mums, un es arī pagājušā gada beigās ļoti izjūtu to, cik ļoti veselībai ir nepieciešamas kustības, un tāpēc arī šo gadu es tā kā ļoti cenšos gan staigāt un dienā nostaigāt to savus 10 000 soļu. Man tas arī izdodas. Ir dienas, kad ir stipri vairāk par 10 000. Es ļoti cenšos iet uz sporta zāli vismaz 2 reizes nedēļā, bet ar to man ir tur tā kā mazam bērnam. Es eju un mēģinu izdomāt 500 atrunas, lai neaizietu, bet tad, kad aiziet, tad atkal ir ļoti labi un visi kārtībā. Tā kā šobrīd es savu pļāpāšanu beigšu. Es ceru, ka tev bija interesanti paklausīties, paskatīties to, kas man ir tapis. Ja tev ir kādi jautājumi, labprāt raksti, es atbildēšu uz tiem. Un vēlreiz es saku katrai no jums lielu paldies par komentāriem, kas, kā jau es esmu teikusi nevienu reizi, tie dod patiešām enerģiju un iedvesmu un pacelāt tādam darba nedēļai, kad tas ir tāds labs, pozitīvs dzinulis, un vēl es palūkšu tev, ja tev nav grūti, lūdzu ieliec īkšķīti uz augšu, lai šo video varētu noskatīties pēc iespējas vairāk cilvēki. Ja viņiem tas būs interesanti, tad man būs liels prieks, un katrā ziņā es ļoti gaidīšu tuvākajā laikā tevi atkal pie sevis ciemos, lai tev jauka un radoša darba nedēļa nākamā, un tiekamies nākamreiz. Atā!